Sanita. Jā. Sanita, lūdzu, tev vārds. Var dzirdēt, vai ne? Strādā. Nu, labi. Man liekas, ka šodien jau kolēģi ļoti daudz ko un ļoti interesanti stāstīja. Un man liekas, ka tas, kas arī no Mārtiņa prezentācijas savijās kopā, ir tas, ka ir jāmācās, katru dienu jāmācās, visiem jāmācās. Un ievainojumības ziņošanas process kā tāds, man liekas, vispār ir mums visiem katru reizi par to padomājot, ir jāmācās, jo par šo gadu mēs esam uzzinājuši tik daudz jaunu un interesantu, un ir tik dažādas interpretācijas, kā katrs no mums saprot, kas ir ievainojamības ziņošana, kā katrs no mums saprot, kas vispār ir ievainojamība, kur nu vēl, kas ir ētiska ziņošana vai pētīšana, kas ir koordinēta. Un tad es pastāstīšu, kā mums ir veicies šo te vienu gadu, mācoties un gatavojoties un trenējoties tam, ko Edgars Kilkusāns stāstīja, kas no NIS2 direktīvas nāks šī te ievainojamība ziņošana, certam pienākums būt par koordinētāju. Un tas, ko mēs cenšamies darīt jau tagad, kā katrs, lai mēs tajā brīdī, kad šī te vairāk iesaistīsies ievainojamības ziņošanā, lai mēs jau būtu patrenējušies. Un līdz ar to tad arī, ko mēs esam izdarījuši no pagājušā gada marta, tad pagājušā gada martā es stāstīju par to, ka mēs esam izveidojuši ievainojamības ziņošanas platformu CVD CERT.LV. Cik no jums ir atvēruši to saiti un kaut ko paskatījušies? Jā, tā kā lūdzu saite ir, var apskatīties. Mēs ļoti centāmies salikt, veidot to vidi tādu, lai tur viņi būtu tā pašpietiekami, lai tev nevajag kaut kāds papildus resursus, tur ir apraksts un personas datu apstrādes kārtība un kaut kādas ziņas un tā, un tad mēs arī aicinām cilvēkus mums painformēt, ko tad nu vajadzētu, tad mums ir klusums. Tad kā mēs varam šo vidi uzlabot, tikai saņemot atgriezenisko saiti. Tā kā lūdzu, slēdzieties, paskatieties. Kas ir forši? Labās ziņas ir tādas, ka nav tā, ka neviens nav skatījies, kā mēs jau šeit redzam. Tā tad ir no 31 pārstāvis no iestādes reģistrējušies, kas ir ļoti priecējoši. Ko mēs darām? Mēs katrai iestādei unikālai, kas reģistrējās, reģistrējam programmu. Ticot un cerot, ka to programmu kaut kādā brīdī aizpildīs un tie iestādes pārstāvi no tāda vērotāja pāries tādā pozīcijā, ka viņi būs aktīvi iesaistīti šajā ievainojamības ziņošanā. Decembrī stāstījām, mums bez CERT programmas bija vēl divi drosmīgie, kā saka, uzņēmumi bija pieteikušies, un kas tā kā nav gluži valsts un pašvaldības iestādes, uz ko tad sākotnēji ar šo informatīvo ziņojumu, kas mūs mudināja veidot platformu, bija tā kā virzīta tā. Bet paldies viņiem, viņi drosmīgi tur pusgadu vairāk noturējās, un tad šobrīd uz šo te gada jubilēju mums bez CERT programmas ir vēl, tā kā mums ir CERT klientūras programma, kur mēs reģistrējam visus ziņojumus, kurus mēs nevaram sasaistīt ar kādu konkrētu jau platformā reģistrētu programmu. Tad mums ir CERT resursu programma, kur jūs varat par CERT resursiem ziņot, un papildus vēl 6 iestādes, tad iestādes vai uzņēmumi ir reģistrējuši. Tā kā liels paldies! Tas mūs priecē, tas mūs virz uz priekšu. Un 42 drošības pētnieki ir, kas ir piereģistrējušies tādā statusā, ka viņi tā kā vēro. Bet kas ir labi un noderīgi, ir saņemti arī ievainojamības ziņojumi, tad pēc CERT resursiem ir 4, 16 ir uz klientūras ievainojamību un 8 ir jau uz šīm te programmām, kas ir šie te 6 programmas, kas ir reģistrētas. Tā kā tas ir tāda virzība. Vēl ir vēsturiski tāda bilde, uz kuru es ļoti daudz skatījos, tā kā es domāju, kā mēs CERTā šo te procesu koordinēšanu organizēsim paši un veidosim. Ir Eiropas kiberdrošība šī te būtiskā atbalsta funkcija, ko nodrošina ENISA. Un jau pašā sākumā par to procesu, kā tam jānotiek, arī viņiem bija apkopots informatīvais materiāls. Un man ļoti patīk tas apkopojums arī, ko mēs šeit redzam. Kas ir tie spēlētāji? Tad bez tā, ka ir, kā mēs redzam, pakalpojuma sniedzēji vai nodrošinātāji iestādes,
ir šis te pētnieks vai ziņotājs vai persona, kas ir pamanījusi ievainojamību, ir CERTS kā koordinētājs un ir vēl viskaut kas apkārt. Un līdz ar to tad tas aicinājums, domājot par nākotnes virzību, ir arī padomāt, ka mēs nedzīvojam tādā iekapsulētā, noslēgtā vidē, līdz ar to tad tās problēmas, kas rodās vai ātrums, ar kādu var reaģēt uz mūsu ziņojumu, iespējams ir atkarīgs vēl no daudziem citiem apstākļiem. Teiksim, kas ir būtiskākais, piemēram, šajā brīdī, kad mēdz būt situācijas, kad uztraucās, kad tur iestāde tik ātri nereaģē uz mūsu ziņojumu. Par to vajag apdomāt, ka bieži vien šo te ievainojamības novēršana ir saistīta ar sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzēju, kur ir sava veida līgumi noslēgti, sava veida prasības. Un citreiz gadās, kad ir kaut kādi iepirkumi vai papildus darbi, kas prasa atkal papildus. Ja? Līdz ar to mans aicinājums ir, mēs cenšamies kā CERTS ar platformu, ar komunicēšanu, nodrošināt procesu caurspīdīgumu, un mēs priecājamies par katru, kurš ir gatavs aprunāties, pētnieks ar iestādes pārstāvu, vai ar mums, vai kopā, vai visādās kombinācijās, saprast, kas ir pa iemeslu, kāpēc kaut kas nenotiek tā, kā es esmu iedomājies. Tas par to. Attīstība, lai būtu interesantāk pētniekiem piedalīties testēšanā vai pārbaudas ziņot, jo tas tomēr prasa laiku noformulēt, ko es esmu novērojis, un vēl tur tāda sadaļa, ka vēl jāpasaka, kāda ir iespējamie novēršanas soļi. Mēs strādājam pie tā, lai būtu pētnieku reitings. Mēs strādājam pie tā, lai būtu pētnieku profila informācija. Attiecīgi programmas atbildīgajiem būs pieejama informācija to, ko pētnieks vēlas par sevi pastāstīt. Tā var būt fiziska persona, tas var būt uzņēmums, varbūt, kurš ir reģistrējies kā pētnieks. Varbūt, ka veidojas kaut kāda savstarpēja sadarbība nākotnē. Mēs plānojam jaunu dalībnieku piesaisti, tātad attīstot platformu, strādājot, domājot, studentus uzrunājot. Un tad tas, kas ir mūsu pašu darbiņš, ko mēs darām sadarbībā gan ar CERT tīkla kolēģiem, gan ar Enisas darba grupas kolēģiem. Mēs vienkārši domājam, kā to procesu iedzīvināt, padarīt efektīvāku un vienlaicīgi arī ejot tajā plūsmā, kā iet Eiropā ar visu normatīvo regulējumu attīstību un prasībām. Tas ir tas. Un tagad patīkamā daļa. Tad paldies drosmīgajiem, tiem, kas rāda piemēru, un mēs ļoti novērtējam. Tad mums būs pāris apbalvojumi. Salikti gan ir alfabēta secībā. Tas, lai maskētos, kurš bija pirmais, kurš pēdējais. Air Baltica. Jā. Paldies visai komandai. Un šis, man liekas, ir tāds ļoti, ļoti tāds svarīgs delfīnu grupa. Mūsu paši pirmie. Paldies. Jūrmalas valstspilsētas administrācija. Latvijas banka. To laikam nebūs uz programmu. Nodosim. Liepājas valstspilsētas pašvaldība. Ir mums? Ir. Paldies. Un Latvijas pasts.
Jā, paldies. Nu jā, un tad interesantākā sadaļa ir par mūsu pētniekiem, par to, kad jūs māciet mūs, un mēs mācamies no jums ļoti, ļoti daudz. Tie, kas ir ziņojuši līdz marta sākumam, lai mēs tā kā varam to ciklu noslēgt, līdz marta sākumam, kur ziņojums ir apstiprināts, klientūra ir izskatījusi, un tātad Laurim Bukšim Haberkornam. Paldies. Uzmanīgi. Jānim Janušjāvičam, kam bija no tiem, kas nav klātienē šodien. Paldies. Elvijam Bogdānovam. Dosim. Kristapam Zāriņam. Tā, Oskaram Veģerim, arī šķiet, ka nav šodien. Ivaram Vidam, arī nav šodien, ne. Tā, Rihardam Bagātajam, ir šodien. Tur viss ir norādīts. Paldies. Tātad ir Arturam Daņaļievičam, ar nav klātienē. Jā. Un Nilam Putniņam. Klātienē? Inkognito. Tas jau, kā saka, uz diplomiem uzrakstījām, paldies, pasakam. Tad priecājamies par sadarbību, gaidām jaunu ziņojumus arī no tiem, kas nav līdz šim iesnieguši. Un, ja kaut kas nav skaidrs, tad CVD, CERT.LV un runājam. Paldies!